Man tas kā teiks spīdis pišķiņi ieslēdzās, ka cilvēki man ir pateikuši, ka tu nedrīkst darīt vairākas lietas, jo redz, labi, tu vari darīt tikai vienu lietu. Man bija tāds, vērtējiet pēc sevis. Nevis pēc manis. Kāpēc es neļauju sev papriecāties par saviem sasniegumiem? Un es viņai atklāti pateicu. Būs, ka tev jāmaksā viņai ir. Par sesijām nav laika priecāties vienkārši. Tā nav laba atbilde, ne? Gulēju Airbnb, nezinot, kur es gulēšu pēc 2 nedēļām. Man bija tāds super. Jā. Lieliski. Bez naudas, viena pati. Bez matiem. Bez matiem. Man bija plus 40 kg vēl tajā laikā. Jau vienkārši vienu tiktoku. Un tas tiktoks nāca uz 200,000 aizgāja. Man vienkārši, es pamodos un nesaprotu, kā tikt galā ar visām tām notifikācijām. Nīks klausos ar viņiem. Es arī salvets ēstu. Uzminēt, ka pēkšņi cilvēkiem sarezonēs, ka pēkšņi cilvēki gribēs nākt un līdz ar mani bija mani. Jā. Tā kā uztaisīsim vienu lielu raudāšanas klubu. Klausies, Liene, man ļoti patīk tava balāde. Es gribu, lai Tirsa pie viņas braucos. Sākumā liekas, pagaid, Tirsa vai te pirmā? Tu vai dotarē? Ir dīķi, neviens negaida, ka ir atvar. Tā kā visas pīles aiziet pa gaisu, ne? Jā. Īstenībā šo man neviens nebija pateicis, labs points, jā. Sveiciens visiem! Šodien Tendences LV mūzikas podkāstā mums ir brīnišķīga iespēja satikt tādu mākslinieci kā Atvar. Čau. Čau, Atvar. Milzīgs prieks tevi redzēt. Milzīgs prieks, ka tu piekriti šai intervijai. Forši jau, ka uzaicina, forši, ka ir tādas iespējas kaut kur būt, tā kā apusēji, paldies. Jā. Kas jauns noticis ir tavā mūzikas pasaulē? Varbūt tu vari padalīties. Manā mūzikas pasaulē. Tu domā tādus spilgtākos jaunumus? Jā, es domāju, varbūt pēdējā laika aktuālākās vēsmas. Pēdējā laika aktuālākās vēsmas noteikti ir tas, kādos tempos man nāca koncerti klāt pēdējo pāris mēnešu laikā. Tas, ka esmu absolūti bijusi privileģēta izbraukāt dažādas Latvijas stūrus, dziedāt un satikt visādus foršus cilvēkus. Un, tas, ka es tikko prezentēju savu debijas albumu, kas man liekas tā bišķi neticami, jo vienmēr ir gribējies to darīt. Vienmēr ir gribējies nonākt līdz tam punktam, ka tu izdod jau kaut ko vairāk un lielāku nekā vienu dziesmiņu. Un tad, kad tu nonāc līdz tam, tad tev ir tāds, kā lai pasaka, tas brīdis, ka tu pats īsti netici tam līdz galam. Ir jau forši, viss ir super un es vispār nespēju brīžos iziet cauri emocionāli tiem notikumiem, tas, ka man tie koncerti ļoti pirkti ir un ka man jāspēj apsmadziņot, ka cilvēki grib man dzirdēt. Un, tas ir, man liekas, baigi tāds emocionāls posms. Aptver to, ka tu ej tam cauri, nevis kāds cits. Mēs varam saukt tevi pa mūziķi? Jā, sen jau. Sen jau? Jā. Kā lai pasaka, es vispārēji sāku TikToku, jo es esmu mūziķis, es zināju, ka tur kaut kādas coverīšas iedziedāt, tie arī bija mani tādi pirmie TikToki. Un tad, kaut kas notika, kaut kādi pavērsieni tur vai, vienalga pa kādām tēmām. Un nav nevienam noslēpums, ka es esmu tāds cilvēks ar raksturu un cilvēks ar viedokli bišķīt. Un tad pie kaut kādām emocionālākiem mirkļiem es arī tur ieliku savu viedokli par TikTokā vai kur. Un tas tik veiksmīgi, jeb, kā lai pasaka, organiski aizgāja, ka es nedomājot sāku, man liekas, vairāk publicēt tāda tipa saturu. Un tad, un cilvēki, man liekas, ilgu laiku nemaz nenojautu, ka es esmu mūziķis, bet man jau tas pirmā doma bija, ka es gribu iet mūzikā iekšā, un tad bišķi, kad labu laiku aizkavējos. Jā, bet tev arī ir muzikālā izglītība, vai ne? Jā, džeza un populārās mūzikas vokāls. Wow. Man tā doma, ka es ļoti spilgti atceros, ka es gāju mācīties. Tā doma bija uz to, ka man gribētos to estrādi un popmūziku dziedāt vairāk, bet nav jau Latvijā. Es principā vai nu tu esi džezists, vai nu tu esi akadēmiķis. Un tad es izvēlējos iet to džezista ceļu, jo tas bija tuvākais, ko tu vari atrast tai popmūzikai. Tā.
Bet es nevaru sūdzēties īstenībā. Tad, kad tu iemācies džēzu, tad pēc tam tu jebko vari, man liekas, darīt. Tīpaši mūziķi, kas spēlē instrumentus, ja tu advancētu savu tehniku, uzdzen, kā ģitāristi, tur džēzu, muzonu. Un džēzisti uz popmūziķiem, man liekas, skatās kā uz kādiem uz bērnu dārzniekiem vienkārši. Man tā ir. Ja es zinu, ka kāds džēzists ir auditorijā, tad ir tāds... Bet, ziniet, tas arī šī īstenībā labi tēma, ko pacelt, jo kāpēc mums vispār uz kāda ir jāskatās kā uz zemāku? Ir dažādi stili, dažādas gaumes. Man liekas, ka Latvijā mēs bišķiņi viens otru nogalinam ar to, ka mēs salīdzinām. Vai tu esi pietiekami kruts vai nē? Paškam mums jāsalīdzina. Kas tur ir kruts? Vai tev ir sava auditorija, vai tu viņu vēl meklē? Tur nav tāds, vai tu esi kruts vai nē. Mazās lietas, ko tu, piemēram, atzīmē. Baigi labs jautājums. Es nezinu, vai tā ir maza lieta kādam, bet man liela lieta ir tie katrs koncerts, man tas ir kā notikums, man liekas, ka tas ir kaut kas, ko tu vari svinēt, ka tev vispār ir tie klausītāji, ka viņi tev atbalsta, vai ne, visu. Un tad tādas salīdzinājumā mazās lietas ir bijis, kas neaizgāja greizi. Mēs pirms tam runājām. Man tiešām bija viens koncerts Rojā, kur mēs bijām uz plosta. Un es kaut kā neaizdomājos par to, ka tu nevari vilkt apausnos. Man citreiz ir tiem spicījiem papēžiem, mēs esam tā uz jūsu, un tur, kā plostā tie caurumi, un viss tas plosts kustējās, un likās, ka sapemšos, un jāciet tas balāds, un es kaut ko darīju. Un es tā kā... labi, es ģērbšu noģērbu tās kurpes, un tajā mirklī tev sazemējums trūks. Tu esi pliku pēdu pret koku, un tu esi uz ūdens, un tev ir elektrība, taču viss mikrofons. Un es dziedu, un es ļoti spilgti atceros, ka toši dziedāju ezeru, un es pie tā miķi kaut kādā vienā mirklī pieskāros, un vienkārši atsprāgu no viņa apakaļ. Tā kā, ir citreiz forši tās mazās lietas svinēt arī, ka tu neesi nostāties. Viņš var elektrību vienkārši sit mikrofonus laikā. Bet nevis tā bišķiņ. Es zinu to sajūtu, ka liekas, ka bez zobiem var palikt. Es atrāvos un es domāju, bišķiņ tuvāk un varēju droši vien arī izrubīties. Un tāpēc tas ir tādas mazās lietas, ko tu svini, ka tev ir bijis veiksmīgs koncerts, kurā nav bijis, ka tu neesi ar elektrību nostāties. Tā. Tā ir mazā uzvara, jā? Viņa ir uzvara, bet viņa nav, piemēram, debijas albums. Tas ir tā kā... Tā ir lielā uzvara, iespējams, jā. Kāds bija šis ceļš uz tavu debijas albumu? Es vienmēr esmu bijusi tāds kā bišķiņa iepriekšējo laiku cilvēks, un es zinu, ka visi iet uz priekšu, man tas patīk. Man liekas, forši, ka ir arī tie mākslinieki, kas tikai no singliem dzīvo. Respektīvi, izdod tur, tas standarts ir viens singls 2 mēnešos, jāļauj ieskrieties un viss tas. Un, tie komplimenti, vismaz, ko no industrijas cilvēkiem mēs esam saņēmusi, ir tas, ka paldies, ka tu lauzi stereotipus. Un tas arī ir tas, pēc kā es vienmēr esmu censies iet, ka es negribu darīt tā, kā man liek darīt. Varbūt kaut kur tas ir mazliet muļķīgi, jo ir ļoti daudz no tās prakses, kas tiešām strādā un to var piekopot. Bet kaut kur arī mēs esam iestrēguši tādā, es darīju šitā, jo man tā lika. Un, lūk, un tad pie tā albuma, kā es nonācu, es nezinu, cik es esmu iepriekš, es diezgan daudzās intervijās esmu stāstījis par to, ka man pašai bijuši šādi zemie punkti un viss. Un 24. gada maijas jūnijas... Es neko par to nezinu, tāpēc to var droši stāstīt. Es varu droši vārīties, jā, super. Tā kā... 24. gada maijas jūnijas man bija tāds trakais posms, kurā man... viss kaut kas dzīvē, kas varēja sabruka. Es atapos viena pati, man bija beigušies projekti, man tur bija diagnosticēta alopēcija, kad mati krīt ārā. Un tad man, principā, bez naudas, viena pati. Bez matiem. Bez matiem. Man bija plus 40 kg vēl tajā laikā. Un es gulēju Airbnb, nezinot, kur es gulēšu pēc 2 nedēļām. Man bija tāds super. Jā. Lieliski. Un es tajā brīdī man bija tāds posms, kur es pajautāju, kas tad ir tas, ko es sev nespētu īsti piedot. Kas ir tas, ko tu izdarīji? Jo tas zemākais punkts, ko tu neesi vēl izdarījis. Jo nav jau vairs ko zaudēt, teorētiski. Un es sapratu, ka man bez domāšanas tā atbilde bija, ka es vienmēr visu mūžu esmu gribējis dziedāt. Kad es biju mazāk, es tur biju visu kaut kādus konkursiņus mēģināju, visu kaut ko. Un tad tajā zemajā punktā
es zināju, ka nav daudz cilvēku, kas varētu gribēt manu tipāžu redzēt uz skatuves, teiksim tā. Jo es iekšēji vienmēr dzīvoju tajā pārliecībā, ka tu nevari būt skaļš, tu nevari tur smieties daudz. Tā es, diemžēl, daru. Un tad vēl papildus tas svars un tie mati un viss. Un es domāju, labi, man nav ko cilvēku grib vai negrib. Un es izdevu to pirmo balādi. Un es pamodos, man liekas, nākamā rītā. Es pat nebiju izdevusi viņas, ieliku vienkārši vienu tiktoku. Un tas tiktoks es neatceros 200,000 aizgāja. Man vienkārši, es pamodos un nesaprotot, kā tikt galā ar visām tām notifikācijām. Tur ziņas, komentāri, viss iespējams, man vismaz pasauli no sērijas uzsprāga. Un tad pēc tā graduāli sāk iet uz augšu, jo tas, no kā es vienmēr baidījos, bija tāds kaut kur bišķiņ arī industrijas uzspiestais viedoklis par to, ka tu nedrīkst izdot balādes. Visi vienmēr saka, mums vajag bangarus, mums vajag hitus, mums vajag radio draudzīgas dziesmas. Ja tu gribi, lai tev spēlē radio, tad iespējams, bet ja tu par to neatcepies, tad tu vari darīt, ko tu gribi. Jā, bet tur jau ir tā sakne, ka mēs esam tāds bišķiņ pīļu dīķis. Un te ir tas, ka visi ir iesakņojušies bišķiņ tādā vēsturē, ka šķiet, ka ja tevi radio nespēlē, tu nekas neesi un nekur nebūs. Bet jau, man liekas, tas ļoti krasi sāk atšķirties. Jā, un tāpēc ir tāds, es pati esmu, es teikšu godīgi, diezgan daudz esmu cepusies par šīm tēmām un visu, bet es esmu baigi palaidus vaļā. Ka man liekas, nespēlē. Un tie divi cilvēki kaut kurus atvainos nenosaka man vērtību. Bet tā ir īstenībā, ir divi cilvēki katrā radiostacijā, jā, kas nosaka burtiski, burtiski divi cilvēki. Tā ir. Tev klausīju, man piemēram tagad tam debijas albumam, saliekot visu tur kopā, man ir tu būs 500,000 klausījumu Spotifyā. Tas ir Spotifyā. Tas ir tā kā... Un rezultātā, kā tieši tie divi cilvēki, kas kaut ko nosaka, var pateikt man, ka mani var vai nevar. Es esmu vērtība. Zini, kā varbūt viņi domā, ka tev ir daudz rupjības albumā, un viņiem viss jācenzē, nevar zināt. Balāda rupjības. Jā, tas ir, piemēram, kāpēc, viens no lieliem žānriem reps, viņas nespēlē, daudz, jo tas ir vienkārši, viņi ir tur undergrounds un tā, bet balādas, tas ir kaut kas cits. Tas tāds stereotips, kurš nespēlē repu. Ir kāda radiostacija, kur nespēlē. Tagad viņiem jau nav izvēles. Bet es īstenībā, es šodien domāju par to, cik ļoti mēs esam atpalikuši kā valsts visās jomās, jo es braucu šodien mašīnā, klausījos radio un domāju par to, kad es dzirdēju tieši, kad UK top 40 vairs nav neviena hip-hop dziesma, ka hip-hops lēnām iet ārā, ja? Un tad es saprotu, ka pirms kaut kādiem gadiem, cik 2, 3 country bija, rītīgi Amerikā bija modē, viņiem tur uzplaukums. Pie mums tas ir tā kā, pie mums hip-hops vēl ir augšā, un country nāk iekšā tikai tagad, kad viņš jau, labi, Amerikā viņš jau ir visu laiku tur savā kaut kādā nišā, bet viņš jau arī pop tajā industrijā bija. Un tad es domāju, interesanti, tas pie mums viss notiek ar tik lielu novēlošanos, ka kāds strādā. Bet es nezinu, es negribētu to nolikt kā atpalicību. Man šķiet, tas ir tāda... Nē, es nedomāju to atpalicību kā garīgu atpalicību. Es domāju, kā laika ziņā vienkārši mēs atpaliekam visam. Es nedomāju to, ka mēs esam garīgi atpalikuši. Nē, es domāju tādā ziņā, ka man tas šķiet pat kaut kur loģiski. Kā mēs esam pilnīgi cita kultūra, mums ir citas vērtības. Un tas, kā, piemēram, tā pašā Amerikā uzsprāgst kaut kas, pieņemsim, tu saki tur country vai ne. Viņiem jau, man liekas, gadiem tas country bijis aktuāls. Un tad tagad viņš ir ienācis kaut kādos vispasaules tajos topos. Man liekas tā loģiski, ka tas lēnām ienāk Latvijā, jo tu jau jebko pieradini lēnām. Tad nekas dzīvē nenotiek šādi. Tā. Nē, Latvijā reperi tagad country mauc. Tas ir diezgan interesanti. Bet sanāk. Sanāk. Un skan diezgan labi. Skan labi, un ka es neredzu problēmu. Nē, tā nav problēma, man liekas interesanti. Jā, ir inčīgi, ir, bet tas ir man tāds posms, ka man liekas neticam, ka es pirmā gada laikā esmu izsludinājusi sava splendidā koncerta, kas man liekas tā. Cepur nost. Diezgan labs tēmas, es teiktu. Diezgan. Tāda varētu teikt, ka tas pat nav sprints, bet tā ir barjeru lēkšana. Vienkārši, ka tev ir sprints un tu vēl, man liekas, mauc. Man ir tas influencers Dāvis Hugo. Viņš ir TikTokā ļoti zināms, bet viņam Instagram arī ir ļoti forši iet tie video.
Viņš man uzrakstīja balziņā kaut kad nesen. Viņš teica, nu, ja pārējiem mūziķi kā pa trepēm, tad tāds ir, ka tu brauc ar kaut kādu vai liftu vai to eskalatoru. Viņš saka, kā tev kaut kāds apejs riņas, viņš saka, padalies ar citiem arī. Bet es nezinu, es esmu, ja godīgi, vairākas reizes domājis par to, nu, kas tas ir, jo es neredzu sevī nekādu tur. Es neesmu ne īpašāka, ne krutāka, nekādā veidā pārāka par nevienu. Es esmu vairākas reizes uzdevusi to jautājumu, nu, kas tas ir, kāpēc tiem cilvēkiem patīk, kāpēc viņi nāk, kāpēc viņi atbalsta. Un ja ir tā viena lieta, pie kā es esmu nonākusi, tad tas, es teiktu, ir tāds vairāku lietu kopums. Nu, viens ir tas, ka es dziedu tās balādes, ko ļoti daudz nav darījuši. Nu, nav uzdrīkstējušies, visi cenšas tos bangers laist ārā, vai ne? Bet cilvēkam jau pietrūkst bišķiņ tā smeldzīte, kur izpinkšķēties, ir izbimbāties, jā. Otrs ir tas, ka es visos tajos koncertos es neslēpju sevi. Es nonācu kaut kādā dzīves punktā pie tā, ka man reāli vienalga, ko cilvēki domā. Un es tur smejos, es tur kaut kādas debīlības stāstu, es izstāstu kaut kādas dzīves notikumus, un cilvēkiem tas... Es vienkārši esmu es. Tur jau ir tas, ka man tā... Nu, varbūt citreiz man bišķiņ vajadzētu, bet man jau ir šobrīd komanda apkārt ar superīgiem cilvēkiem, kas tā kā bišķiņ man to filtru iedrot. Jā, okay. Nu, zini, bišķiņ ir samainās ar laiku. Sākotnēs bija viena pati, tagad man ir veseli, nu, tā kā čupa ar cilvēkiem apkārt, kas man atbalsta visādos leņķos, ja? Un tad man jau sākās tā atbildība pret viņiem, jo tomēr, nu, ja manī izdomās kāds atcelt par kaut kādu teikumu, ko es pasaku nedomājot, tad tagad jau tas vairs nav tikai par mani, bet arī par tiem cilvēkiem. Arī viņiem automātiski tas ir, nu... Un ir viena lieta, kas man ir obligāti jāpasaka, lai man neatceļ. Šis ir tas brīdis, kad jums jānospiež ir subscribe poga un jāpiesako kanālam, ja? Jo tas mums noteikti palīdzēs un iespējams vairāk cilvēki ieraudzīs šo. Paldies jums, jā, par to. Tas interesants stāsts. Es nodziedāju to pirmo koncertu. Es atceros, es vienkārši trīcošām rokām gāju tās skatuves ārā. Es sāku pinkšķēt, ejot ārā, es sapratu, ka tur ir pilns cilvēkiem. Un es biju gatava tam, ka atnāks, nu, maks tur 20, 30, varbūt 40 cilvēki, kas man ir, nu, pazīstami, vai tur, nu, kāds, kas man tiktu kā ir redzējis vai ko. Un tad tas... Kur bija tavs pirmais koncerts notika? Kur? Turpat, kur pēdējais Sans studijā, jā. Es, nu, kaut kas man vienā intervijā pateica, tu jau dari tā kā Rainis dara, tā kā aplis, tā kā, kur sāc, tur pabeidz. Un tad man tas tā iesēdās un likās, pēc, jā, es arī gribu to, kur bija pirmais, tur tajā gadā būs arī pēdējais. Un, nu jā, un tad pēc tā pirmā koncerta man pat nebija plāns, es taču neviens nevarēja uzminēt, ka pēkšņi cilvēkiem sarezonēs, ka pēkšņi cilvēki gribēs nākt un līdz ar mani bija mani. Jā. Tā kā uztaisīsim vienu lielu raudāšanas klubu. Man liekas, jāpaņem kaut kāds salvešu atbalstītājs, nevar būt tās visiem izdošos. Jā, zēvu paņem vai kaut kādu. Nu, un tad pēc tā pirmā koncerta man vienkārši strauji sāka rakstīt visādi gan kultūras nāmi, gan... Tie, kas nebija izraudājušies vēl. Tie, kas... Traki to teikt. Bet, jā, un tad sāku braukāt pa tiem koncertiem līdz vienam mirklim, kur man jau nostabilizējās arī menedžments, un tad mēs runājām un domājām un sapratām, bet uztaisim kaut kādu savu rītīgu foršu konceptu. Nu, tādu, kas ir, ko mēs paši organizējam, paši daram, un tad tur bija tie pāris koncerti. Un tas bija tagad rudenis, un tad pēdējais bija tas debija albuma koncerts. Un tad ņemot kopš tā pirmā līdz tam pēdējiem, ieskaitot visus gan tos, ko es pati tur neorganizēju, un tā tur sanāca 16 koncerti, jā. Cik mums ir mēneši gadā? Tas sanāk, kad katru mēnesi vismaz viens un vēl 4 mēnešos pa 2, jā? Vai kā tev tas salikās? Es pat nezinu, man ir, 5 mēnešos izdevās 16. 5 mēnešos? Jā, 5 mēnešos 16 koncerti. 15, župi 3 koncerti, 3 līdz 4 koncerti mēnesī. Nu. Un kam tu vēlētos pateikt tagad? Paldies, kā tu minēji iepriekš. Paldies visiem vitamīniem, kas tev turēja pie dzīvības, jā? Dzels vai ko tu lieto, es nezinu. Ārprāts, šī slēptā reklāma ortomolam, jā. Vienīgais iemesls. Man bija pāris tādi brīži, kā rudens viņš nāca un viss un augsts. Man bija tādi brīži, kur es saprotu, ka man iesniņā, tad man jau
kaut kas jau bišķiņ tā dīvaini, zin, tā sajūta, ka to jau sāk atlaist. Un tāds jau paliec tāds miegains. Un bija tāds, un es domāju, pēc 3 dienām koncerts. Vajag dziedāt. Bet es noturējos praktiski dēļ ortumoliem. Ja man bija tāda situācija, rāvu 2 pa dienu paciņas, kaut kā sagāju. Tu esi īstenībā piekritusi vēl lielākai avantūrai, kas būs decembrī, janvārī. Jā. Kabarē. Vāc. Jo man liekas, ka tur vienkārši tu vari uzreiz slikt visas vitamīnas klāt vēnai. Tur man jau var slēgt. Lai to izturētu, man liekas, tas ir diezgan crazy. Es godīgi sakot, es apbrīnoju tos cilvēkus, kas piekrīt to darīt. Ārprāts, tas būs tiešām traki. Bet pozitīvā ziņā man šķiet tā ir tāda pieredze, kas baigi izaudzina. Tur tev nav laika skumt. Ja kāds nezina, tad Atver būs viena no galvenajiem vokālistiem kabarē, kas notiks šogad. Decembris, jā. Man bija tā privileģija pirmkārt saņemt. Es patiesībā braucu mājās no viena tāda koncerta kaut kur ļoti tālu Latvijas vienā galā. Un bija tumšs un nakts, un man zvana Grēta Grantiņa. Jā. Un es ceļu ar čau, kā tā vieta, Gnieni! Un viņa, jau tas ir arī publiski zināms, ka viņa ir piedzemdējusi bebīti, un tajā laikā viņa vēl, manuprāt, bija tikai stāvoklī, un viņa man zvana, viņa saka, ka man tur ir tas. Un izrādās galvenais režisors viņai jautājis manu numuru, vai var ar mani sazināties, jo, kā Grēta saprata, ka viņa grib vēl kādu, ka viņa nevarēs viena pati visus tos, cik tur 20 vai cik izrādes ir. Un tā, es nezinu, manuprāt, Viktors Runtuls, kas arī ir galvenais režisors, bija, es nezinu, kur man atradis, kur man dzirdējis. TikTokā varbūt. Droši vien, nezinu. Izraudājās vienkārši pie kaut kāda tava TikTok kopā, un domāju, aiziet paņemam šito tā. Un es braucu tumsā, cenšoties nenotriekt nevienu zvēru, sāku gan izakal pati pinkšķēt, un tas bija tāds pašs laiks, un tāpēc Grētai es teicu, jā, protams, davai, un pēc tam es patiesībā tikai sāku meklēt, ko tas kabarē nozīmē. Un es jau biju parakstījusies un piekritus, un tad es sapratu, man liekas, ka to, ko tas nozīmē, tu sapratīs tikai... Jā, decembrī, tad, kad būs Rāvienā tās izrādes, tad es sapratīšu. Bet tas, mums jau ir tas mēģinājuma process un gatavošanās. Tas, ka tev ir jādejo un jādzied reizē, ir interesanti. Izstāst, ka nākamajā tūrē tu ne tikai dziedās un dejos, bet tev būs vēl pavadošais deju kolektīvs. Bet pozitīvais ir tas, ka visa komanda kabarē ir vienkārši tiešām super. Es vispār nevienu sliktu vārdu nevaru pateikt. Un tie dejotāji ir super forši un atbalstoši. Es uz to pirmo mēģinājumu tieši dejai aizgāju pārstresojusies. Man likās, ārpus es neesmu dejotājs, kā tas vispār notiks un kas tur būs. Bet viņi visi pa mazam solīti. Viņi saka, mēs to šito solīti iemācīsimies. Un tad viņš tā lēni pakāpeniski liekas kopā un tad jau... Pēc 3 stundām to mētā pa gaisu, pēkšņi jau tu esi profesionāls dejotājs. Splendids tev ir pirms vai pēc? Kad tev ir? Vai tev Splendids jūnijas, ir? Jūnijas. Tas ir nākamais. Tad droši pērkat biļetes uz kabarē, pēc tam pērkat uz Splendid koncertu. Nedaudz varbūt tās atšķirīgs jautājums. Ja Atvara būtu dzēriens, kas tas būtu par dzērienu? Kaut kas pilnīgi crazy tas būtu. Jo man Māra pateica labu lietu. Tātad man nevis pirmajā, bet noslēguma koncertā, kas bija tas debija albuma prezentācija, bija arī viesis Māra Upenholsteina. Un ar viņu man ir tāds baigais stāsts centos gadus atpakaļ, jo es biju ar viņu, viņas korī. Tā kā bija kora, kā man liekas, 1. vai 2. vai kur tur. Mēs viņus apzināmies, un viņa bijusi tāds vienmēr nenormāli silts un atvērts un gaišs cilvēks. Piekrītu. Un tad nesen gadu 2 atpakaļ mēs vēl vairāk sadraudzējāmies, un mēs tādas tā kā, mēs druškas esam viņiem. Es esmu tur supports jau, un es viņiem tā. Un viņa pēc koncerta teica, viņa saka, klausies,
Es laikam sapratu, kas ir tas tavs fenomens. Es māru, man paņemais rokas. Es sapratu. Un es tā kā klausos, man liekas, bācis arī grib saprast stāstu man. Un viņa pateica tādu labu frāzi. Viņa saka, es esmu tas nenormālais hauss pa dzīvi. Jo tā ir. Nu, tu dzirdi, piemēram, runāju par vienu tēmu, aizpildu citā, sāk smieties pie trešās, tā kā viss tāds tā kā drausmīgā tā vētrā ir, jā. Un viņi saka, un tu starp tām dziesmām, tev ir tā vētra, tur cilvēkiem smejies, tu stāsti par savas pieredzes, un tad ir, viņi saka, sāk skanēt mūzika, un viņi, nu, pārsvarā balādes, viņi slēnās, viņi saka, un tad iestājas tāds. Viņi saka, un tev tas stindzinošais miers tā pārņem, viņi saka, ka tu vienkārši tā kā, nu, tā kā atsēdies. Viss. Viņa teica, un tad, nu, kad viņai pašai bija tas atsēdiens, tāpēc par to dzērienu nosaukumu es teiktu, es pat nezinu, vai vispār kaut kas alkoholisks var iedot tādu sajūtu. Nē, tas nav par alkoholu. Jautājums ir par dzērienu. Es domāju, ka tā būtu kāda kombuča. Jo viņi tā normāli iešauja. Bet ar garšiņu kaut kādu vai vienkārši klasiskā tējas kombuča? Nē, klasiskā. Ar garšiņām tev mēs tāda baigi izgraznoties. Okay. Nu, tā ir ļoti laba izvēle, es teiktu. Trendā, jā. Nu, es kaut kādu dīvainu. Bet tu pateici mēģināji audzēt mājās? Par kombuču runāju. Nu, tā ir tējas sēna. Jā, es zinu. Ne? Vai tas ir kaut kas tāds? Kad tu bez kontekstu pasaki to jautājumu, tu domāji, bāc, kas man jādod? Tu domā kaut kādas šās citas vielas? Man ir bijusi tāda liela burka mammai, kur, zin, tā teica sēna, tā baltā, tas ļumeklis milzīgais ir, un tā marla ir pāri. Bet es nekad neaizdomājos par to. Nu, man bija tikai, nezinu, gadu varbūt apakaļ, ka es saslēdzu savā galvā, ka tas ir viens tas pats, kas mums ir bijis bērnībā, tas ļumeklis. Jā. Tā kā, bet pat es, man kudī, man visi augi mājā nomirst. Atcerēsimies labāk to, mēs atveram nevis ar to ļumekli burkā, bet ar to smuko buņģiņām un pudelītēm. Jā. Ok. Skaties X faktoru. Es, ja godīgi, šogad neesmu baigi paspējis, bet man bija vispār neko neesmu redzējusi? Minimāli kaut ko no sociāšiem es esmu redzējusi, bet... Ok, man ir viens galvenais jautājums. No. Kuru no X faktoru žūrijas tu nomainītu? Ārprāts, nu tu arī zini paprasīji. Bišķi bīstām, es viņus visus zinu. Nu jā, bet ja tev būtu iespēja, piemēram, mainīt kādu no žūrijas locekļiem? Tagad domāju, kurš man tā kā neiespers. Kurš patīk par kriptiņu mazāk? Nē, tādā ziņā es nevaru pateikt. Man nav neviens no viņiem, kas patīk par kriptiņu mazāk. Man, ja godīgi liekas, ka žūrijas sastāvs ir ļoti veiksmīgi nolasīts, jo, piemēram, Inters ir viens no A-listas māksliniekiem. Viņš reāli, tas ir viņa ikdiena. Viņu tur ir skaidrs, ka mēs viņu nevaram slēgt ārā, jo jums ir kolaps ar viņu. Tas ir, man arī tas ir automātiski. Inters paliek 100%. Nē, bet kāpēc es gribu teikt par to, kāpēc, manuprāt, tā žūrija ir veiksmīgi nolasīta, jo uz otru pusi, pirms skatāmies, Reinis, arī tas pats tur instrumenti, arī Ālisters, viņš zina, ko viņš dara. Marats, ne tikai Ālisters, bet viņš, manuprāt, ir uzrakstījis Latvijā viens no lipīgākajām dziesmām, kādas vispār eksistē. Tad viņš tev var iedot arī ne tikai to skatuves vaibu, iemācīt, bet arī, ko nozīmē rakstīt to muzonu. Un Aija ir menedžējusi praktiski lielāko, joprojām vada menedžmentu lielākajai Latvijas grupai. Tāpēc, ja tu man prasi kādu nomainīt, tas ir tāds grūts jautājums, jo tad no tādas virspusējās puses sanāk, ka jānomaina ir vai nu Inters vai Reinis. Jo Marats ar Aiju iedod divas tās milzīgās šķautnes, un tad sanāk, ka Inters ar Reini iedod tādu, vienu, bet es nemainītu nevienu no viņiem. Ok, labi. Paliekam, šī atbilde ir pieņemta. Okay. Bet varbūt tad ko mēs varētu pielikt klāt, ko tu gribētu redzēt tur no šiem... Varbūt, žūrijā? Jā, kādu mūziķu tu gribētu vēl redzēt šajā X faktoru žūrijā? Ja godīgi, kādu jauno. Jo mēs aizpildam visas funkcijas no tiem, kas to dara gadiem. Bet, manuprāt, būtu vērtīgi ielikt kādu, kas var iedot to, jo es būtu gribējusi, ka man kāds pasaka, hei, tas ir skaisti un forši, ka tu izsities un pēkšņi visiem tev vajag, bet tas ir arī emocionāli nenormāls spiediens. Un būtu forši, ka tev kāds to pasaka no jaunajiem, tāpēc, ka viņš burtiski tam pašam visticamāk iet cauri. Tā.
Bet tu nevari, protams, tur arī ielikt mega jaunu. Bet viņš jau kā mentors pēc tam strādā, tāpēc īsti jaunais. Piesim Fiņķis. Super pievienojums. Viņš ir crazy labs reperis, kruti raksta, salīdzinoši no jaunajiem, bet arī izgājis tam posmam cauri, ka tu saproti, hei, es pēkšņu, tur nezinu, tā kā viņš raksta dziesmās, pelna ar mūziku, pats, jā. Tā kā ielikt tādu cilvēku, man liekas, arī ir vērtīgi, ka viņš tomēr iedod tev to realitāti, ko tas nozīmē, ka tu sāc to. Man atnāca late. Princese ir ieradusies late. Lūdzu, tu pieliki cukuru. Tā, kur ir mans cukurs? Bet jautājums ir par to, ka Fiņķis, es te, zinu kā... runāsim tālāk par Fiņķi, jo Fiņķis, man liekas, viņam ir tas bonus ir tāds, ka viņš ar production ļoti daudz strādā. Jā. Viņš daudz strādā ar video, un tas būtu šis, te, man liekas, viņa pienesums. Yes. Tas ir īstenībā tas, tam es piekrītu, jo viņš arī taču režisē visu kaut kādus klipus un visu kaut ko, un viņam ir ļoti laba acis, teiksim tā. Un es īstenībā arī iemēģināju tikko rokas. Jo mana ikdiena viss ir ar satura filmēšanām. Es domāju, ka daudziem tas nav nekāds baigais pārsteigums. Man ir sava aģentūra, mēs filmējam saturu un tā. Un, man tas kā teies spīts bišķiņ ieslēdzās, ka cilvēki man ir pateikuši, ka tu nedrīkst darīt vairākas lietas, jo, redz, labi, tu vari darīt tikai vienu lietu. Man bija tāds, vērtējiet pēc sevis. Nevis pēc manis. Bet... Pagāj, kas tu esi pēc horoskopa? Mini. Dvīns tu esi? Nē? Man labākais draugs ir Dvīns, nē. Kaut kas crazy. Es tikai Dvīņus zinu, es nevienu cits nezinu. Es esmu Auns. Auns. Stūrgalvīgais. Jā. Bet, redz, man tipa cilvēkam pasaka, ka tu nedrīkst vairākas lietas labi darīt. Man ir tāds, kā reiz pamēģināšu, pateicāt, ka es nevaru, davai, paskatamies. Jā. Un es... kā izskatās? Dzīvuma smētā klips ir mans labākais draugs, sveiciens Linardam, es un kaut kādā vienā mitiņā arī mana menedžeri bija klāt. Mēs visi sadomājām, izdarījām, tur ļoti daudz manas vēlmes arī realizētas. Pagad, tas ir tas klips, kur bedrāk. Jā, es izdomāju, vienkārši jānogalina mani. Jā, ok. Interesants gājiens, es teiktu. Diezgan, kā saka. Bet, zini, es nevaru gan lepoties ar to, ka es esmu baigi tur ģeniāli, un tāpēc tas klips ir tik skaists un labs, jo man tiešām ir ļoti daudz labs atsauksmes par viņu. Man bija vienkārši, tā kā, es nezinu, dievu dot komandu, jo Kārlis Bergs, kas bija, piemēram, pie kameras, kā viņš redz kadrus, cepur nost, bez viņu visticamāk vispār nekas no tā neizstītos, tā, kas izskatās. Tas pats Jurijs Ģakunovs, kurš atbrauc ar visu savu izskatu, nevis to trūci, bet kā sauc apendicītu vēl. Viņš piepriekšējā dienā paziņoja, ka viņš ir slimnīcā, viņam operē apendicītu. Man bija tāds... Sēmens pa daudz ēd. Lieliski. Bet arī viņš ļoti daudz uz vietas. Mēs tā kā ar viņu bija tik interesanti runāt. Viņam tik liela pieredze ar visām režijām, filmēšanām. Viss tā kā... Jā, man gribējās to darīt pašai. Jā, es ļoti daudz arī darīju, bet bez sava tuvākā drauga, bez menedžeres, bez Kārļa, bez Jūrija uz vietas, tas rezultāts nebūtu ne tuvu tam. Lielākā vilšanās mīlestībā līdz šim? Lielākā mīlestībā vilšanās. Ir bijusi tāda? Visādas man tās vilšanās ir bijusi, bet, es teiktu, ka man tā vilšanās ir bijusi sevī vairāk nekā tai pretējā cilvēkā. Jo mūsu, man liekas, lielākā problēma ir mūsu ekspektācijas. Kāpēc mēs viļamies, jo mēs kaut ko konkrēti sagaidām? Tā, man liekas, jau ir tas pamatprincips, ka tu nedrīksti neko sagaidīt. Un tad, vienkārši no tā, ko tu saņem pretī, tu vari izvērtēt, vai tev tas der, vai tev tas neder. Tā. Un es esmu ļoti daudz glābusi cilvēkus un tur par savu galvu skrējusi. Gan tādā attiecību ziņā, gan vispārēju draugu ziņā, gan jebkādā mīlestības formā, vai tas ir pret radinieku vai pret ko. Un man nācās daudz ar sevi strādāt, lai nonāktu pie tā, ka tu vienkārši tas nekad nestrādās. Tu nevari nevienu izglābt. Cilvēku var izglābt tikai paši sevi. Man jau neviens neizglāba.
kāpēc es sēžu šobrīd, es nezinu, tur, piemēram, tur spicos, smokos zābakos, nevis nočakarētās Nike kedās. Ja. Kādreiz, ja Liena būtu atnākusi hūdijā ar droši vien nevisai tīriem matiem, astē, nu, tā kā brillītēs, tas, nu. Vai mani kāds no tā izglāba? Nē. Pats tu nonāc līdz tam punktam, kur saproti, ka kaut kas nav ok. Tā kā es nevaru teikt, ka es varētu vainot kādu citu pie tā, ka man tur nav kaut kādas attiecības izdevušās vai kā. Mēs varam vainot tikai vienīgi paši sevi, ko mēs sev pielaižam klāt, ko mēs sagaidām no cilvēkiem un kā mēs rīkojamies tad, kad tas nav tas, ko mums vajadzētu saņemt pretī. Mēs jau paši ievelkam situācijas. Ok. Es piedodu, tik politiski korekti atbilde. Nē, ir labi. Sagaidīju, ka jau klapos. Es neko negaidīju. Bet to tu pateici, mēs izgriezīsim tā, lai var redzēt, ka Huks ir gatavs. Huks ir, jā, viss ir. Bet labi, jautājums, vai mūsdienu meitenēm vispār var uzticēties, vai nav tā, ka visas meitenes ir gatavas sānsoļiem? Visi čeki sēž un tagad uzmanīgi klausās. Nu, zini, pajautāju, tā kā es būtu kaut attiecību eksperts. Es jau arī neesmu, bet... Vai mūsdienu meitenēm var uzticēties? Nu, pirmkārt, man patiesībā ir tieši viena tuva meitene, sieviete, kas ir mana menedžere. Viņai var uzticēties. Viņai es varu uzticēties ar visu savā dzīvē, tāpēc... Es nezinu, vai es esmu tāds vidējais aritmētiskais rādījums, kurš tev var atbildēt par to, vai meitenēm var vai nevar uzticēties. Man drīzāk ir jautājums, kāpēc tu prasi tieši par meitenēm? Kāpēc par meitenēm? Jā. Nu, tāpēc, kad es esmu džeks, man īsti neinteresē. Tev interesē par meitenēm. Ok, sapratu. Puši. Bet mēs varam izrunāt par meitenēm un tad pajautāt, es to pašu varu pajautāt par vīriešiem. Sapratu. Bet es zinu par vīriešiem, tāpēc mans... Nu, kāda ir tava versija par vīriešiem? Par vīriešiem? Jā. Visiem var uzticēties, izņemot 95%, kuriem nevar uzticēties. Es domāju, aptuveni tā. Zini, man liekas, ka vispār šitā standartizēšana, tu pa dzimumiem vēl kaut ko, man liekas, tas tāda baigā aplamība. Man liekas, ka abās pusēs ir pilnīgi vienādas situācijas. Ir cilvēki, kas ir lohi, diemžēl, un viņi pārsvarā ir tajā, kur viņi ir tā iemesla dēļ, ka viņi nav strādājuši savām traumām, un viņi vienkārši visu to savu iekšējo projicē uz kādu citu. Un tas ir gan sievietēm, gan vīriešiem. Tāpēc jau ir daudzi, šobrīd, man liekas, ir tāda single ēra. Ļoti daudz cilvēku paliek vieni paši, jo viņi vienkārši negrib vairs urpties cauri cita cilvēka problēmām, kuras viņš pats negrib risināt. Un ir tik maz to cilvēku, kas ir gatavi pateikt. Es, piemēram, ļoti labi zinu, ka ļoti daudz no manas dzīves problēmām ir mana vaina. Un, man liekas, tik maz cilvēki ir gatavi to pateikt, ka man liekas, tāds, kas jums ir par problēmām? Jums visiem liekas, ka jūs esat tā ideāli. Jā. Man sēž, man liekas. Un te arī tas rops veidojās, ka, mēs neviens neesam ideāli. Mēs augam pēc kara valstī. Mums 90% atvainojos ir alkoholiķi apkārt bijuši, varmāks, vēl nezinu kas mēs... ir ļoti, ļoti maz tas skaits cilvēkiem, kas ir uzauguši skaistā, labvēlīgā vidē. Bet jautājums, vai skaistā, labvēlīgā vidē var izaugt vispār labs cilvēks? Es domāju, ka jā. Es esmu satikusi, man diezgan daudz iepriekš visādām nometnēm, kaut ko es braukāju uz ASV. Un, ja ir viena ļoti forša lieta, ko es paņēmu no turienes, tad tās ir tās ģimenes, kuras ir mierā un mīlestībā audzinājuši savus bērnus. Tie cilvēki manā vecumā, ja es, piemēram, mācos netraktēt informāciju caur, ko viņš man grib nodarīt, tad viņi pat neaizdomājās tik tālu. Viņi ir auguši mierā. Viņi ir auguši mierā un mīlestībā, un viņiem ir tāds, viņi to satiek ar tādu svaigu skatu, hei, es to nepazīstu, čau, apmēram man tur... Tu esi bijis Tinderī? Esmu, jā. Kā tur gāja? Tas ir... Kā lai to tā maigi pasaka? Bet man liekas, ka šī ir tā varbūt lieta, ko var neteikt maigi. Ja Tinderī visi ir atklāti, tad problēmas nav.
Ja tev konkrēti pasaka, hei, es nemeklēju ilgtermiņa attiecības. Skaidrs, nav pa ceļam. Bet tas nav tikai Tinderī. Man liekas, tā problēma jau sākās vispār, arī dzīvē. Ja tu satiec cilvēku, tu jau, tev ir, piemēram, viens mērķis, viņam ir cits mērķis. Un viņš jau to mērķi nenokomunicē, bet tu savu nokomunicē, un viņš to pasaka, skatīsimies, kā mums ir. Man liekas, šis tā kā nav pastaiga ar jūru, lai skatītos, kā man ies, un tā kā paldies. Tas... Un es arī zinu, un tas drausmīgais, tas, ka es saprotu otru pusi par to, skatīsimies, kā ies, jo tu jau nevari arī tam cilvēkam pateikt, jā, es redzu, ka es ar tevi gribu dzīvot visu mūžu. Tu viņu tikko saticis. Es arī saprotu to pusi, ka tas skatīsimies, kur mums ies tas variants, bet cilvēki vienkārši vispār ļoti bieži nemāk komunicēt. Nemāk skaidri, gaiši un viegli pateikt, tur man ir šāds mērķis, man ir tāds mērķis, vai jā, man interesē, ne, man neinteresē. Un tas ir vienalga mīlestība darbs, jebkas. Tā kā tas iepazīšanās aplikācijas ir lielisks. Ir lielisks, precīzi. Pie tā arī paliksim. Jā. Varbūt tās SSLV var sludinājumu portālā iepazīšanos arī pameklēt. Zini, man īstenībā bija labs TikToks nesen izlaists par šo. Tur viens tāds, man kā tīri sakarīgs džekiņš pateica to galveno. Ja mēs aktīvi meklējam kaut ko, mēs izstarojam to, ka mēs esam bezmaz desperate. Tā kā, ka mums ir tā milzīgā vajadzība. Man ir, piemēram, tāds posms, kurā man reāli pilnīgi vienalga ir. Es nevaru vārdos aprakstīt, cik vienalga man ir, ko cilvēki par mani domā, kuram es patīk vai kuram es nepatīk. Ja? Un es vispār neko nemeklēju. Neko. Man ir bijuši tik daudz tās pieredzes, kurās es vienkārši atsitos ar galvu par cienu, ka man ir tāds, apēc kā mēs vispār uz to iespringu? Un tāpēc, šis tas posms, kurus var pilnīgi atklāt pateikt, es vispār nevaru sūdzēties par uzmanību. Man viņas jau ir bijuši par daudz. Mēs arī sapratām, ka tu īsti neesi single cilvēks. Jo tu esi albuma cilvēks. Es esmu albuma cilvēks. Tāpēc tu nevari būt single, vai ne? Es tagad sapratu, ko viņš teica par to astratiem. Varbūt. Jā, man liekas, ka bišķiņi ir tāds, bišķiņi vairāk cilvēkiem jābūt tādā čiliņā pa dzīvi. Jo vairāk mēs iečilojam, jo labāk mums viss notiek. Dzīve mūs mētā. Vai tu esi izdomājis piedalīties šogad Supernovā? Es atbildēšu otrādāk. Es esmu absolūti glaimota, ka žūrija ir izvēlējusies mani starp 24 dalībniekiem, kuri pretendēs, lai brauktu uz Eirovīziju. Jā. Man tas arī izšāva korķus pāris dienas atpakaļ. Redzot to e-pastu, brauc pie stūras, gan iebrauc uz tā. Pagaid, tev nezvanīja video zvanā kaut kādā? Vai tas varbūt tās būs vēl? Es nezinu, gan jau, ka būs. Es nezinu. Man tā kā atnāca uz e-pastu, apsveicam, ir tāds mans dievs. Jā. Nevar jau zināt, bet tā ir īstenībā e-pasta diezgan bīstami, jo viņš tev vienkārši var kaut kā... Es pats vainīgi, man vienkārši nevajadzēja vispār reaģēt. Piedalīties. Piedalīties vajadzēja. Es domāju, nevajadzēja reaģēt uz telefonu, ka tev viņš uztais pie stūris, tu pēc tam paskaties. Bet, tas, respektīvi, Supernova ir februāris, ja es nemaldos. Tad es būšu kabarē izdzīvojis, papildu koncerts, tad nāks Supernova. Un tad, pēc tam, es zinu, ka man kaut kas vēl ir pieteikuši, kaut kāds koncerts, bet es jau vairs no galvas nezinu. Pēc tam man jāizdzīvā vēl ir Splendids. Un es teikšu godīgi, es eju, es ļoti strādāju arī ar savu iekšieni, jo es zinu, ka man pašai ir grūti aptvert citreiz tas ātrums, kuriem es eju cauri tām situācijām. Es tev saprotu. Es tagad cenšos sevi ļoti piezemēt, jo es teikšu, terapeiti pajautāju, kāpēc es nesvinu. Respektīvi, kāpēc es neļauju sev papriecāties par saviem sasniegumiem. Un es viņai atklāti pateicu. Būs, ka tev jāmaksā viņai ir. Par sesijām nav laika priecāties vienkārši. Tā nav laba atbilde, ne? Tas ir tik brutāli. Bet es teiktu, ka tas, ko es viņai pateicu, bija, ka man patiesībā ir paniski bail kļūt iedomīgai. Jo
Es 11 gadus esmu strādājusi mārketingā, un ja skatos no tās Lienas viedokļa, kas vienkārši darbojās visu kaut ko, es aptveru to, ka tas temps ir vienkārši sirreāls. Es redzu, ka bez neviena šova UTT man tas kāpiens ir lielāks nekā vienam otram ar visiem šoviem. Un tad man ir tāds, ka man sāk burēt rokas, un man ir tāds ārprāts, kā man tagad reaģēt, kādam man būtu. Tu vienkārši emocionāli, ja tu slēdzi sevi klātam, tu vairs tev ir tāds, ka jādod kādam, lai tu iekļauj kādu. Un tad es viņai teicu, man ir paniski bail, ka es kļūšu iedomīga, ka es palikšu zinot tiem cilvēkiem, ko man pašai nepatīkam satikt. Jo ir tādi cilvēki bijuši industrijā, ko tu satiec, un tev pretī sēž vienkārši, es atvainojos, iedomīgs ībuls, jā. Un tev ir tāds... Jo es personīgi nesaprotu, es tiešām nesaprotu, mēs esam 1,8, cik miljoni iedzīvotāji šeit. Es domāju, ka mazāk man šķiet. Mēs esam tik mazi, man šķiet, par ko tu esi iedomīgs, ja tu dari, jebkurš, manuprāt, var šeit izsisties. Jebkādā karjerā, jebko. Ja tu audz, pilnveidojies, labi, tur visādas tas klik, lai tur būtu tas komplektiņš, bet var. Tas temps, kādā Latvijā to var izdarīt, tas ir nekur citur lielā tirgū to nav iespējams izdarīt. Yes. Jo kaut kā mūsu pašu piemērs, mēs, iedomājamies savācās džeki, kas nekad nav taisījuši mūziku. Pēc kāda tu jau vari tikt televīzijā vienkārši. Iedomājies, kas notiek, piemēram, tādā Amerikā vai, es nezinu, vienalga kaut kādā Vācijā, lai tiktu televīzijā, tev tur ir, 10 gadus jādauz pie durvīm, jāzvana, jālūdzās, bet tā ir labā ziņa, varbūt tās. Bet tā iespējams, varbūt tās arī, kad, iespējams, ka tā ir arī netik laba ziņa, kad visiem tas ir tik pieejami, es nezinu. Visiem jau... Tomēr ir jāpacīnās. Nav tā, ka pilnīgi visiem tas ir baigi pieejams. Nē, kā tu teici, ībļus droši vien tur neņem tajā televīzijā. Jā, tas sarežģītāk. Protams, man jau par ko tādu komentāru vienam atsauc, es jau redzu, Outward cancel. Tu arī nonāc vienkārši nelūgto viesu sarakstā tādā ziņā, ne? Sāc darīt lietas un tev pēkšņi kur mēs varētu viņu ielikt. Bet tas ir īstenībā ļoti apsveic. Es tevi apsveicu. Tā ir, man liekas, tāda super skaists panākums. Varbūt tu vari izstāstīt tiem, kas nesaprot šo kontekstu. Tā tad ir tāds seriāls Nelūgtie viesi. Un pēdējā noslēguma sezonā mani uzrunāja. Tas arī ir tāds tas vispār, viss tas koncepts ir smieklīgi, ka tev pasaka, klausies, Liene, man ļoti patīk tava balāde. Es gribu, lai Tirsa pie viņas procās. Sākumā liekas, pagaid, Tirsa vai te pirmā? Tu vai dotorē. Un tad nākamais, ka tev jāpaziņo un jāpasaka, klausies, vai tu zini, ka tā balāde ir par šķiršanos, un tu gribi, lai pie viņas procas. Bet Lelde Kovaļova ir absolūti fantastisks cilvēks. Cik es viņas satikusi, vienmēr ir bijusi pozitīva un atvērta un jauka. Viņa arī bija, viņa saka, jā, mēs tur vārdiņus kodus pielabos un visu. Un mēs arī tā arī izdarījām. Mēs sēdējām studijā ar Džedžu Lašu, bez kuras vispār nekas nebūtu un nekur nebūtu, jo viņš man ir producējis visu mūziku. Šautauts Džedžai. Jā, Jašmankam šautauts. Un tad mēs tur pielabojām un tā, viņa beigās nevis vienā vietā viņa ielika, kas man bija pārsteigums, jo es arī sēdēju tajā Splendidā un pinkšķēju pie tās pirmizrādes, kad sāka to seriālu raidīt. Un viņa jau gan pirmajā sērijā, kur viņš precās, gan pēdējā sērijā, kur jau tur atrisinājās visas lietas, ja nespoilošu tiem, kas nav redzējuši. Un vēl aizkadra filmā. Tā kā beigās man tā balādīte skanēja 3 vietās, kas man liekas tā. Un tas, manuprāt, ir viens no skatītākajiem latviešu seriāliem. Es esmu dzirdējis arī ļoti labas atsauksmes. Es gan pats neesmu redzējis, bet... Tas ir fans, ļoti, ļoti mīļš seriāls. Tāpēc man īstenībā bija arī tāds pagodinājums, ka man uzrunāja, jo es biju fans. Varbūt tad ir kaut kas jādara vairāk, tagad, lai viņš tiek Netflix, jo viņš jau gandrīz saprata, ka viņš bija ticis. Iedomājies, ka tavu mūziku būtu tikus Netflix. Tas būtu varbūt jāsāk iet uz... Iedomājies, kas tas ir? Tas jau ir cits tirgus vispār. Tas jau ir pasaules līmenis, jā. Jā, varbūt tās, ka jāpadomā, kā mēs varētu tos nelūgtos viesus dabūt tur iekšā. Jā, tas bija tāds arī fantastisks laiks. Bet man patiesībā tā balāde man ļoti daudz durvis atvēra. Kas man bija, kāpēc es arī cenšos tais koncertos cilvēkus iedvesmot uz to, ka es ne ar ko neatšķiros. Es arī biju vienkārši tas
pazaudējies cilvēks nepareizajā izskatā, nepareizajā raksturā, kas vienkārši izdomāja, hei, šis ir mans sauciens, jeb calling, jā, un šo es gribu darīt. Un es to sāku darīt, un man viss tā kā aizgāja. Tikai tāpēc, ka tas bija tas, uz ko es vienmēr gribēju. Ar kur no Latvijas mūziķiem tu gribētu apēst kebabu? Apēst kebabu? Man nezinu, vai garšo kebabu. Garšo vai negaršo? Nu, tā. Nē, kā man likās, kebabs visiem garšo. Zini, ko man kebabs uzsit? Man kebabs uzsit kaut kādus, negluži koju laikus, bet to zini, ka tev vajag iekļauties 4. Tu 4 eiro var pašam taisīt īsti nesanāk, un tā, un tad, kebabs. Bet mūsdienās var dabūt pa 4 eiro kebabu kaut kur? Man liekas, ka jau vairs nevar. Nē, Tur mazos gan jau kaut kādas var. Kaut kādas mazos. Tur... Nu, labi, ne kebabu, tad kaut kādu citu... Steiku. Steiku? Steiku es labprāt apēstu ar... Prātu vētru, varbūt. Ar viņiem būtu interesanti papļāpāt, jo viņi, man liekas, ir izgājuši visam cauri. Tā, ka pirmajam rāvienam, kur tu neko nesaproti, kritienam, tas, man liekas, tā interesanti. Viņi, man liekas, ir sasnieguši savu nosaukumu savā karjerā vienkārši. Jā, jo tur ir... Es domāju, ka neviens no mums pat 90% neaptver, kam viņi ir izgājuši cauri. Gan viņi, gan menedžments, gan visi, tā kā ar viņiem, labprāt, papļāpātu. Mēs arī labprāt īstenībā ar viņiem papļāpātu. Iespējams, mēs arī papļāpāsim kādreiz. Jā, tā kā ar viņiem easy steiku. Labi, ar viņiem arī ir skebabēs. Nav veģetārieši tur kaut kādi, ne? Kas viņiem ir? Veģetārieši nav grupā? Zini, klausies, ar viņiem es arī salvets ēstu. Tur steiks, vienalga kebabs vai kas, ir ko friškas iedomāt. Friškas baigi nēd ikdienā, bet ar viņiem arī friškas uzvars. Tad tas ir skaidrs. Labi, tātad kebabs nēdam. Ēdam salvets ar prāta vētru. Bet klausies, tas izklausās pēc perfektā tava koncerta. Zini, kā viņi atnāk uz tavu koncertu, vienkārši jūs rītīgi izbimbājaties visi kopā ar tām salvetēm, un tad viņus apēdat vienkārši. Labā ziņa, ka tu neizslēdzāji no tā te, tāpēc iespējams, ka sanāks. Nē, bet zini, kāpēc es neizslēdzāju? Tāpēc, ka mūziķi ir īpaši tie, kas paši sevi menedžē, es domāju, ka man piekritīs tajā mirklī, ka tev ir labs menedžments, kuram tu uzticies. Tāds teiciens, cita diršana, ka biks nolk. Tā ir tas. Jā, Klīst baumas, ka mūzikas industrijā tajās aprindās, kur mūziķi uzturās, ka tur ir daudz visādas vielas, kas palīdz mūziķiem uzstāties, kas palīdz viņiem, atslābināties. Viņi man ar pašēros, es nezinu neko. Neko nezinu. Tu domā, vai es zinu par cilvēkiem, kas lieto kaut ko īsti? Nē. Man nebūtu. Varbūt es kaut ko izlaidus. Varbūt viņi man nestāst, kā viņi zina, ka es skāļā esmu. Tā arī varbūt. Atvarēji, nesaku, viņi stāstīs tiktu ko. Bet es neesmu nedzirdējis, neredzējis, ka kāds kaut ko lietot. Es daudz viņus satieku, neredzu nevienu ar kādām atkarībām. Tā kā, nezinu. Ļoti labi. Pie šī mēs arī paliksim. Šo mēs arī novēlam visiem pārējiem. Jā. Un tā ir laba ziņa. Es jau nezinu, es jau jautāju tikai par tendencēm mūzikā. Es nezinu, baumas klīdz, kā tu jau nevar ticēt visam, kas notiek. Kā teikt man terapeite, baumas vajag pārbaudīt, jo baumas nav fakts. Tātad, kurā no politiskās partijas ballītēm tu gribētu uzstāties? Tas nav par to, ka tev jāiet politikā, bet kurā tu varētu dziedāt? Es tev atbildēšu absolūti pretēji šo. Es labprāt uzstātos Latviju pirmajā vietā, jo es runāju arī starp dziesmām. Man būtu daudz ko teikt tajā ballītē. Tad varētu ar viņu šo te... Jā, es tik daudz ko izdiskutēt, labprāt satiktos cilvēkus. Ļoti labi atbildi. Tas bija negaidīt. Pilnīgi godīgi piepintinot šeit. Es uzskatu, ka to, ko mēs runājam, pirms tam cilvēki nemāk diskutēt. Un tāpēc es arī labprāt tur uzstātos, paskatīties, vai kāds actually spēj veselīgi padiskutēt, nevienu nenoliekot un nekliedzot un uzklausot dažādas viedokļus. To es gribētu redzēt, vai cilvēki tajā partijā spēj veselīgi diskutēt. Ik pa laikam iedziedot dziesmas.
Jā, nu, kaut Tās kā jau būtu būtu tās- jāpārtrauc to kliekšanu. Jā. Cik daudz laika tu pavadi ikdienā telefonā? Ārprāts, es vienkārši kancelojos uz šo interviju jau kāds 3 reizes. Daudz, es strādāju telefonu. Nezinu, cik 11 stundas telefons tikai. 11 stundas. Nu, kā kur dienu, jā. Man viss ir taču telefonā. Filmēšana, montāža, darba instruments telefons. Ok, labi. Kuram latviešu mūziķim ir labākais stils? Stils. Piņķim, Ozolam. Visiem, kas tā kā jolo ģērbjās. Es arī ikdienā bišķiņ ģērbjos tā, ka man ir jautājums, vai es neesmu bezpajumtnieks. Ok, labi. Sievietēm? Ai, Andreja, jau absolūti mīlestība. Ļoti patīk, kā viņa ģērbjās. Arī tādā bišķiņ kaut kur jolo, bišķiņ panciņš, bišķiņ viss kaut kas savienots. Super. Vai tu esi Team Gamma vai Team Zelta mikrofons? Es atbildētu, zini, ja pagājušā gadā es tev stabili ar dusmām vēl atbildētu, ka esmu Team Gamma, tad šogad es esmu tik daudz izgājis cauri visādām. Es esmu sapratis, kā man tas smadzenes strādā, kāpēc es uztveru lietas, kā es uztveru un to visu, vai ne? Un tad šobrīd es teiktu, ka man liekas, ka bišķi muļķīgi vispār būt Team 1 vai Team 2. Jo vai es atbalstu visu to, ko esmu dzirdējusi par, piemēram, zelta mikrofonu? Protams, ka nē. Bet tāpēc jau arī bija tas haiss, un tāpēc arī visi sacēlās, jo vairums jau neatbalsta. Tas ir, kāpēc cilvēki iet protestos, ja tā, tas saprot, par ko es runāju. Tas ir tāds visiem pašsaprotam un skaidri, ka mums jābūt godīgiem tur, balsojumam visam. Bet tāpat laikā, ja skatos uz tādu kultūras mantojumu, tur griezies un grozies, kā tu gribi, tas zelta mikrofons ir viens no mantojumiem. Bet tāpat laikā es absolūti, man liekas, Gamma ir viens no labākajiem vispār risinājumiem, kas ir tapis cik pēdējo gadu laikā. Jā. Tā pirmā Gamma bija absolūti, man likās krūti viss tas pasākums. Viņš bija mūsdienīgs, tur bija visi gaismas efekti. Es zinu, ka Ilze Jansone bija producents un visu. Viņa ir, es nezinu, manuprāt, viņa ir ģeniāla tajā, ko viņa dara. Un viņa arī to pasākumu, protams, ar visām komandām un ar laipu un ar visu, bet tas pasākums bija episks. Viņš arī būs episks. Un viņš arī būs turpmāk episks, un es tam absolūti ticu. Un tāpēc es vienkārši esmu bišķiņ, tās savas traumiņas man liekas, apārstējusi. interesants zins ir tas, ka arī šis te, man liekas, latviešiem patīk, kad viņus mēģina sašķelt. Jā, man liekas, absolūti. Tas tā kā mēs uztaisam jaunu mūzikas šovu, piemēram, to gada balvu mūzikā, bet mēs nevis ejam un daram, bet mēs sašķeļam visu un maucam. Man liekas, interesanti, jo tikpat labi jau kā. Man liekas, ka tas kā ar jebkuru lietu, bet tas ir subjektīvs viedoklis. Jā. Iespējams, vienkārši zelta mikrofonam bija laiks nedaudz pamainīt konceptu, iespējams, nedaudz. Viss iet uz priekšu. Tev arī, ja tu gribi palikt aktuāls, un tev ir jāmaina bišķiņ nedaudz tā pieeja, vai ne? Un jāmaina ir šī te... Pastāvēs, kas mainīsies. Pastāvēs, jā, kas saka. Bet, ko es vēl varu iestarpināt? Man šķiet, ka tā sašķelšana nevienmēr rodas tāpat vien. Tam gan es nevaru nepiekrist. Jo mēs dzīvojam tādā stereotipā, gan politiskajā, gan tur mūzikas, gan visā, ka mūs apzināti mēģina sašķelt. Un iespējams, politiskā ziņā tā arī ir. Tam es neesmu izglītot, lai es varētu spriest par to, vai tā ir vai nav. Bet mūzikas ziņā, manuprāt, citreiz tas sašķēliens ir veselīgs, un viņš rodas tieši tāpēc, ka ir cilvēki, kas nav izgājuši uz diskusiju. Un viņi pēc tam, kad jau viss ir ieraudzis zarām, viss ir aizgājis jau slikti.lv, tad viņi pēkšņi saka, bet es taču ar mani varēju nākt runāt, ar mani varēja diskutēt. Neviens neredz to, ka sen visi mēģināja runāt un diskutēt, un tas bija tā kā, Nē, monopols, es domāju, nevienā industrijā, nevienā biznesā tas nav veselīgi. Vienkārši pirmkārt ar šo, es domāju, mūzikas industrijā latiņi ir pacelti, kas ir super jaudīgi, kas ir pozitīvi gan skatītājiem, gan klausītājiem, gan pašiem mūziķiem. Jā. Tas ir forši. Es saku, es cenšos vispār dzīvē vairs nelaist visu tik ļoti emocionāli caur sevi. Jo man tā ir bijusi milzīga problēma, es esmu ļoti emocionāla. Un man tas ir bijis tāds baigais mācību posms, nelaist visu caur emocijām. Un tad, kad tu
ir tas pirmais vilnis, un tev tur ir putām uz lūpām, tu tur ņemies, jo tev liekas tā un šitā un ne. Un tad tagad es tā, man norimstās, un tad es pieslēdzu loģisko domāšanu. Un tas man šķiet arī tas, kas visās ziņās būtu nenormāli. Ja cilvēki varētu iemācīties diskutēt, sadzirdēt pretējo pusi, nevis klausīties, lai atcirstu. Jo mēs to redzam arī visās tajās Stambulas konvencijas, piemēram, variantos. Tur pat nav vispār no svara, ko es par to domāju vai ko kāds cits domā. Tur tas ir aizgājis tik tālu, ka tu atvērsi jebkuru apakšējo komentāru sadaļu, un tur būs abas puses. Tu esi lohs, tu nemāki lasīt. Un šis cinks man, es nezinu, vai tā tēma ir diezgan interesanta. Jo man šis atgādina vienkārši Covid laiku, vienkārši, ka viss pēkšņi ir atkal vienkārši viss tikai sašķelts un divas ja tu esi tajā pusē, tu esi vienkārši dumšs, ja tu esi tajā pusē, tu esi dumšs. Un man liekas... Un tad vēl cilvēku maksimums baidās vispār par to runāt, un man taču pašai ir bijis, ka es tur ieliek kaut kādu storiju vai ko, man ir, piemēram, sieviete uzrakstījusi visu, un es pazaudēju kā sakotāju. Vai es esmu likusi agresīvus, populistiskus, kliedzošus storijus par jebkuru pusi? Nē. Es esmu ielikusi savas domas, pieklājīgi, cieņā, jebko, vai ne? Un tas tāpatās būs tas, ka pirmā reakcija cilvēkam būs emocionāli, lai tevi noliktu. Un tad tu vienkārši atopies, ka tā problēma ir mūsos visos. Un es nezinu, kas tas ir. Vai tas ir izglītības kaut kāds jautājums, vai tas ir audzināšanas jautājums, vai kas. Bet cilvēki vispār negrib ieklausīties, viņi negrib diskutēt. Viņi visu diskusiju uztver tik emocionāli, tā kā viņiem mēģināt izdarīt pāri. Kaut gan man liekas, ka visas sabiedrības tā galvenā doma par šo ir, ka mēs gribam būt drošībā. Par albumu vēl noslēdzošais jautājums. Nosaukums, kā tu nonāci līdz šādam nosaukumam? Vai dzirdi, kā brūces dzīst? Tātad man pirmais uzstādījums pret sevi bija, ka es gribu, lai šis nav pirmais un vienīgais albums. Jo tās lietas, kas paralēli notiek, patiesībā emocionāli diezgan spilgtas ir. Un es vienā mirklī sapratu to, ka es bišķiņ mazāk sāku sociālos tīklus pat izmantot, jo es drausmīgi noguru. Man no visām pusēm spiediens. Tikko kā tev kaut kas mazliet uz augšu pabīdās, visiem par tevi ir viedoklis. Pusi no cilvēkiem, kam nav bijis ne silts, ne augsts par tevi, pēkšņi grib ar tevi draudzēties. Bet jautājums, vai tas nav tas, ko tu gribēji kādā brīdī, kad tu to sāc? Tā uzmanība. Iespējams... kā lai pasaku, atkarībā kādu tipu uzmanību tu domā, vai es esmu gribējusi, lai cilvēki, kuri man nekad nav ticējuši, pēkšņi man uzmestos par labākiem draugiem, nē. Man tas nekad nav bijis aktuāli. Es jau to nedaru kāda cita dēļ. Es to daru tāpēc, ka man patīk dziedāt. Tas ir viss pamata princips. Es dziedu, jo man patīk to darīt viss. Un visas tās lietas, kas norit apkārt, un arī patiesībā ir visādas nesmukas lietas, kas fonā notiek, kuras es arī tur publiski nevaru stāstīt, kuras, principā, tu uzzini tikai ejot tam cauri. Neviens tev iepriekš nepateiks, hei, tu sāksi izsisties, tev būs jāuzmanās no šī, kādam tu tur nepatiksi, tu esi pīļu dīķi, kāds tev tur centīsies iegāzt, kaut ko vēl. Tu to uzzini, ejot tam cauri. Jā. Un, lūk, un tad man bija tāds viens mirklis, ka es domāju... Bet ir viena labā, stiprā ziņa, ka pīļu dīķi neviens negaida, ka ir atvar. Tā kā visas pīles vienkārši aiziet pa gaisu, ne? Jā. Par to. Īstenībā šo man neviens nebija pateicis, labs points, jā. Pēkšņi paņem un ievelk. Bet par to albumu nosaukumu runājot, tas man bija tāds, kāpēc es liku to Vol 1, jo tas ir volume. Tas ir pirmais krājums. Man tas asociējās ar kādreizējām uz kasetēm bija rakstīts, tur Gates Hits, Vol 1. Jā, Vol 1, jo tas ir pirmais ar to domu, ka es pati sev uzlieku spiedienu, ka tas nav pēdējais. Tas nav, tā kā es nesabrukšu emocionālā spiedienā, un es iešu uz priekšu un es rakstīšu tālāk, jo man jau ir vēl, es nezinu, cik man ir kaudze dziesmām, kuras es neesmu izlaidusi. Es tikai tāpat višķiņam knābinos uz priekšu. Un otrs par to, vai dzirdi, kā brūces dzīst, ir par visu to periodu. Man tas albums nav vienkārši sakabinātas dziesmas kopā, ne pa tēmu. Man viņas ir praktiski pat saliktas vairumā secībā, kurā
viņas ir tapušas. Piemēram, pirmā dziesma ir, ja kāds jautātu, tā ir, man liekas, jā, tā ir pirmā dziesma no visa tā albuma, ko es par uzrakstīju, tas bija, nezinu, 11 gadu atpakaļ. Un tad es viņas saliku pirmkārt secībā, un tas ir arī tas vilnis, kuram es emocionāli izgāju cauri, tā kā, vai tu tiešām vari tur pārkāpt kaut kam pāri, ja tiem krustojumiem. Un nosaukums ir no lirikām. Tas ir, ja kāds jautātu lirikas, vai dzirdi, kā brūces dzīst, tas ir tas. Bet tu dzirdi, kā viņas dzīst? Jo, viņš varētu klusāk viņas dzīst. Citreiz, tā kā citreiz tas pagriezīsim viņš uz leju, bet, protams, es redzu, kā es mainos, es redzu, kā man mainās domas, man mainās prioritātes. Man patiesībā personība arī bišķiņa mainās, kas ir tā interesanti. Ne uz slikto pusi. Jā. Tu vienkārši audz un tu attīsties un paliec klusāks varbūt kaut kur. Nu tā. Man bija svarīgi, es visur kaut kur, es nezinu, vai apzināti vai neapzināti, varbūt tās ir kaut kādas trauma rezultāti, bet es cenšos absolūti iet savu ceļu, un man nekad neviens neiestāstīs, ka tev albuma nosaukumā ir jāliek tieši dziesmas nosaukums. Vai pa visām izdošanām, tāpat kā esmu iepriekš izdevusi dziesmas, nesūtot relīzi nevienam mēdījam. Vai vēl kaut ko. Es vienkārši, citreiz tas nav speciāli, citreiz aizmirstu. Jā. Tā kā atzīšos, neesmu perfektais cilvēks. Bet jā, man tas bija par to, ka es gribu iet savu ceļu, un es viņu gribu iet tā, kā es viņu gribu iet. Jo man tik daudz reiz dzīvē ir bijis, ka tev cilvēki visu laiku saka kaut ko, tu vari šito, nevar šito. Man nenāk, ko jūs domājat, ka es varu vai nevaru. Es gribu šitā. Labi, un tad mēs esam nonākuši šajā punktā, kad ir jāatvedās. Ir jāatvedās. Man tev ir jāuzdod noslēdzošais jautājums. No. Kas ir tas jautājums, uz ko tev pašai līdz šim nav atbildes? Uz ko man nav atbildes? Jā, par jautājums, kurš tevi liek ik pa laikam nomoka. Par ko tu Man domā? Romas impērija? Jā, aptuveni. Kas ir tas tāds, par ko tu domā ikdienā? Man nav, man liekas, tāda lieta. Man liekas, man ir viena no tām personībām, kura vienmēr atradīs vismaz daļēju atbildi savu galvā uz kaut ko. Un, ja es nevarēšu atrast to atbildi savu galvā, man tas nomocīs, tad es atradīšu 3 citus intelektuālus cilvēkus, kuri savās jomās ir gudrāki par mani, lai viņi man atbildētu. Man es nekad sev neatstāju tādā, prāts, kā šo atbildēt. Okay. Pie tā tad arī paliksim. Novēlēsim tev veiksmi, paldies. Mīlestību, ja? Veselību, pilns koncerts, splendidi, kabarē un vispārējo. Milzīgs prieks, ka tu atnāci. Un tiekamies citur, mūzikas pasaulē. Paldies. Paldies. Tā. Kat.